Šodien es pastāstīšu, kā es marinēju gurķus. Lai marinētu gurķus, ir nepieciešams, lai gurķi būtu pēc iespējas mazāki, vidēji lieli un lai nebūtu lieli. Bet ņemot vērā, ka es marinēju tikai savus gurķus, tad es ņemu visus, kurus es nesu varējis apēst uzreiz. Pirms runāt par to, kā es marinēju, pastāstīšu to klasisko veidu, kā tas viss notiek. Pirmām kārtām burkās iepriekš viņas ir jāizmazgā, ieliek ķiršu lapu, upeņa lapu, dilles, ķiplokus, piparus, citi vēl ieliek sīpolu, šķēlīti kaut kādu. Nākošo tad visu aplej ar marinādi, burkās saliek šos iepriekš nomazgātos foršos gurķīšus, un šo burku pēc tam ir jāpasterizē. Tātad, kad ir visi ingredienti salikti, gurķi ir salikti, burkā tiek ielieta marināde. Pēc tam to visu ieliek kādā lielā traukā, baļā, grāpī, un ielej ūdeni. Un ielej ūdeni tik daudz, lai būtu līdz burku pašai augšai. Gandrīz līdz vāciņam, lai ūdens gandrīz smeļās iekšā, tā apakšā paliekot vieli, lai burkas pa daudz nesakarsētos, nesaplīstu. Un vāra. Bet ņemot vērā, ka tā ir liela baļa, tad tā vārīšana būs diezgan nosacīta, uz lēnas uguns, un tā notiek pasterizēšana. Kādas minūtes? 20. Pēc tam ņem ārā, aizvāko, ja ir ar valcēšanu, tad ar valcēšanu, mūsu laikos vairs neviens nevalcē, liek burku otrādi un ļauj viņai jādzist. Tas arī ir viss, un tad vēl kārā un ēd, kad ir nepieciešams. Ar visiem ingredientiem nekas nemainās, es daru daudz savādāk. Es gurķus ar marinādi iepriekš novāru. Kā jūs redzat, gurķus es vāru tajā pašā marinādē, un gurķiem no koši zaļas krāsas ir jāmaina uz tādu balganu zaļu, tādu neizcili zaļu. Un tad, ja viņi tādi ir, tad jau es viņus varu likt burkās. Burkas pirms tam es burkās ielēju karstu vārošu ūdeni, aizkrūvēju vāciņu un sakratu. Un tādā veidā arī šeit papildus vēl pasterizējās. Un tad, kad ir pienācis laiks, kad liek gurķus iekšā, iepriekš es no šīs burkas izlēju visu ūdeni ārā, salieku visus ingredientus, tas ir lapas, ķiploku un vispārējo, un tad lieku gurķus iekšā. Tad, kad ir ielikti gurķi, ielēju no tās paša kastroļa marinādi līdz pašai augšai un aizgriežu vāciņu ciet. Un kā jūs iepriekš teicu, lieku ar vāciņu uz leju, lai burka atzistu lēnāk, viņu pārklāju ar dvieli.